Tā. Labvakar, cienījamie viesi, diskusijas dalībnieki. Vēlos jums pateikt, ka jūs esat ne tikai diskusijas dalībnieki, jūs šodien piedalāties arī Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē kārtējā, kur mums ir paredzēts izskatīt publiskās aptaujas rezultātus par moduļu ēkas novietošanu, teritorijas labiekārtošanu Krāslavas iela 2A, tirgus laukums 13D Preiļi. Pirms tam vēlos visus noinformēt, ka mūsu sēde tiek ierakstīta un tiek translēta tiešraidē. Facebook un tā laikam, jā, Preiļu. Un tā kā tā ir Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultācijas padomes sēde, mums ir pietiekošs dalībnieku skaits, lai mēs arī varētu pieņemt kaut kādus lēmumus. Tie var rasties sēdes laikā. Tāpat vienosimies tā, ka ja kāds grib uzdot jautājumu kaut kādu, mēs paceļam roku, tad Ilze pienāks un iedos mikrofonu. Paralēli tam mēs pieņemsim arī jautājumus tiešraidē, un ja tādi būs, arī Ilze tos nolasīs. Jā. Tātad sēdes kārtība ir tāda šodien, ka sākumā dosim uzrunu Preiļu nodaļas priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, un tad uzklausīsim atbildīgo speciālistu, būvvaldes speciālistu rezultātu apkopojumu par šo publisko apspriešanu. Ļoti patiešām liels prieks redzēt tik daudz iedzīvotāju, jo parasti mums sēdē nāk mazāk, bet tāpat aicinām nāciet uz visām sēdēm. Mums ir svarīgs jūsu viedoklis, un tikai aktīvi iesaistotos mūsu kopienas, Preiļu kopienas dzīvē, mēs varam kaut ko panākt, kaut kādus lēmumus, nodot tos pašvaldībai un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc ilgi nerunājot, došu ievadu vārdus Aldim Adamovičam. Tā. Labi. Labvakar visiem. Pirmkārt, paldies lielas Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvai padomē par šī jautājuma skatīšanu. Tātad es nedaudz atgriežoties vēsturē par šo jautājumu, gribu pateikt, ka šis bija privāti īpašnieku darījums savā starpā aptuveni pirms gada. Nenosaukšu marta precīzu datumu, bet 25. gada martā, kad viens privātais pārdeva 3 zemes gabalus Preiļu pilsētas centrā otram privātajam. Tad uz to brīdi jau arī jau vairākus gadus pašvaldībai nav pirmpirkuma tiesības kā tādas, un lai pirktu zemes gabalus, pašvaldībai ir jāpamato to funkcionālā izmantošana. Tātad līdz ar to, protams, šobrīd var diskutēt, vajadzēja pirkt, varēja pirkt, nevarēja, ja, bet tad, ir noticis tā, ka tika pārdots, tad šie 3 zemes gabali, kas atrodas centrā aiz autovostas, un tad jaunais īpašnieks ir Sijā Dana, kuri šodien tika aicināti uz šo diskusiju un arī tika aicināti uz sarunu pie domes vadības par šī jautājuma apspriešanu, bet, diemžēl, viņi nav ieradušies. Es gribu teikt, ka mēs, arī paldies Preiļu būvvaldei, gan Aivaram Klinsmatam, gan Agnijai Pastarei, kuri vairākas reizes ir runājuši ar šiem privāti īpašniekiem, kuriem tā iecerē ir atvērt tirdzniecības vietu un attiecīgi tirgot šos te pieminekļus. Mēs esam pārunājuši un piedāvājuši no savas puses tās vizualizācijas, kas varbūt pat netraucētu šai gadījumā, bet, protams, ka privāti īpašnieki šī Sijā Dana tam nepiekrīt. Līdz ar to man ir tiešām paldies jāsaka iedzīvotāju aktivitātei, un acīm redzot, tad bija izsludināts šis te mēnesis sabiedriskai apspriešanai, ir saņemts diezgan daudz ieteikumu, un
To droši vien, ka pastāstīs vai arhitekta Agnija vai būvvaldes vadītājs konkrēti, ja, bet es tātad vēlreiz gribu atkārtot to, ka ne pašvaldība šobrīd ir ieinteresēta šī projekta realizācijā. Ja. Protams, ka mēs savukārt pēc teritorijas attīstības plānojuma un juridiskajiem dokumentiem mēs šobrīd juridiski nevaram aizliegt vienam uzņēmējam nodarboties ar uzņēmēju darbību, kas ir atļauts citiem. Turpat blakus, pieņemsim, alkohola tirzniecība vai vainagu tirzniecība kaut kur turpat blakus un kādas citas lietas, medikamentu un tā tālāk. Tā ka tas ir viens no komercdarbības veidiem, līdz ar to, protams, es domāju, ka būvvalde un tad ņems vērā arī iedzīvotāju šobrīd ieteikumus un vēlmes es pieļauju, ka, ja nevienosimies, tad varētu būt arī tiesvedības. Tā ka vēlreiz paldies visiem, kas par šo jautājumu interesējās, ierosināja. Paldies visiem, kas ir izteikuši viedokli. Un, tad droši vien, ka tālāk, es nezinu, sīkāk varbūt došu vārdu Agnijai, laikam, arhitektai būvvaldes, ja, tad paskaidrot un pastāstīt sīkāk, kas tad tur notiek. Bet, ja būs kādi jautājumi man, tad lūdzu, ja, un tad Agnija, laikam, ja. Labdien visiem, es laikam ik pa laikam atskatīšos atpakaļ, jo jāsaprot, par kuru slaidu man jums ir jāstāsta. Īsumā es parādīšu, kas viņiem ir iecerēts, ja gadījumā kāds nav iedziļinājies šajos dokumentos. Tātad šī ir šī teritorija, par kuru mēs runājam, lai visiem atsveidzinātu atmiņā, kā tas izskatās šobrīd. Tātad ierosinātājs ir piedāvājis izvietot savu moduļveida būvi šādā te izvietojumā, kur viņš plāno norobežot teritoriju ar žogu un aiz šīs ēkas izvietot kapu pieminektu tirdzniecības laukumu un ekspozīciju. Šāds ir plānotais ēkas plāns, kur principā būtu tāda tā kā klientu apkalpošanas telpa, office, labierīcības, teiksim, neliela ēka, lai nodrošinātu tirdzniecības procesu. Šāds ir piedāvātais fasāžu risinājums. Principā, jā, šī ir moduļveida būve, kas vizuāli ļoti atgādina konteineru, kaut gan būtībā pēc konstrukcijas viņš raksta, ka ir paredzēta koka konstrukcijas būve ar šiem te šķiera cementa apdares dēļiem. Tā, iesim tālāk. Šāds ir ierosinātāja piedāvātais risinājums par izkārtnes vai reklāmas izvietošanu uz ēkas, kas mums kā būvvaldei arī nešķiet līdz galam iederīgs mūsu pilsētā. Un šāda veida žogus ierosinātājs piedāvā izmantot Rēzeknes ielu šo te, kā viņš štaketa žogu no metāla un uz pārējām pusēm parastais 3D sieta paneļu žogs, lai ierobežotu savu teritoriju. Ierosinātājs pēc mūsu lūguma ir atsūtījis arī vizualizācijas ar savu objektu, un tad šeit var redzēt, kā viņš piedāvā, ka tas varētu izskatīties no dažādām pusēm. Šeit gan ļoti tumši attēli, bet droši vien spējat iedomāties, kā tas izskatītos mūsu pilsētā, ja parādītos šāds laukums pie īstam. Vienīgais, par ko šobrīd esam vienojušies ar ierosinātāju, ir tas, ka tiek saglabāta egle un netiek nocirsta un tiek darīts viss, lai viņa varētu mierīgi turpināt augt par pārējo. Mēs pagaidām neesam īsti vienojušies, un arī būvniecības iecerē uz šo brīdi nav akceptēta. Tieši tāpēc arī mums ļoti svarīgs jūsu viedoklis, un mēs centīsimies pēc iespējas ņemt vērā ieteikumus, lai uzlabotu šo te risinājumu. Bet, kā jau teica priekšsēdētājs iepriekš,
aizliegt pilnīgi un kategoriski mēs nevaram, jo tādā veidā sanāktu, ka mēs aizliedzam uzņēmējdarbību kā tādu, ko darīt mēs nedrīkstam. Mēs drīkstam izvirzīt prasības, nosacījumus, sniegt ieteikumus, kā šo te ieceri uzlabot. Piemēram, uzlabot mēs varam novietojumu, ēkas izskatu, fasādes un izvirzīt dažādas prasības, lai tas labāk iekļautos centra ainavā. Tātad par aptauju anketām. Šeit jūs redzat skaitliski, cik anketas mēs šobrīd esam saņēmuši. Tātad apkopotas šobrīd ir 423, bet tā kā šodien arī ienāca diezgan liels skaits anketu, tad visus rezultātus mēs vēl neesam paspējuši apkopot. Uz šo brīdi ir viens iedzīvotājs pozitīvi vērtējis šo ieceri. Viens iedzīvotājs norādījis, ka šīs ieceres realizācija viņu nekādā mērā neietekmētu, un visi pārējie ir konkrēti izteikuši savu negatīvo nostāju pret šādas ieceres realizāciju. Tātad pārsvarā esam saņēmuši ieteikumu izvietot šo ieceri citā vietā, tuvāk kapsētai, pie apvaceļa. Mēs ļoti gribētu, lai mēs varētu šādi te rīkoties, bet diemžēl tā kā īpašnieks ir nopircis šo te zemi tieši tāpēc, ka viņš vēlējās šo uzņēmējdarbību īstenot tieši šajā zemes gabalā, mēs nevaram vienkārši viņam palūgt pārvietoties citur. Diemžēl tas nav īstenojams. Jā, iedzīvotāji lūguši arī vienkārši noraidīt šo ieceri, bet vienkārši noraidot šo ieceri, visticamākais scenārijs tiešām ir tiesu darbi un ir jāizsver visas citas iespējas pirms tam mūsu skatījumā. Jā, tātad vēl arī ieteikums izvietot šos te pieminekļus tā, lai ekspozīcija nav redzama. Arī ļoti daudzās anketās, ne procentuāli ne tik daudz, bet skaitliski diezgan. Un mēs kā būvvalde diskutējot un apkopojot rezultātus esam nosvērušies ietvert nosacījumus, kas nosaka, ka tiešām šie pieminekļi nevar būt eksponēti un redzami no publiskās ārtelpas. Ļoti daudz iedzīvotāji ir dalījušies arī ar saviem priekšlikumiem, ko vēl varētu ierīkot šajā vietā. Daudzi rakstīja kafejnīcu, soliņus, skvēriņu, apstādījumus, trūklakas un tā tālāk. Tas jau ir mazliet citādāk pilsētplānošanas kontekstā. Mēs arī ņemsim vērā, ja parādīsies iespēja, mēs noteikti izskatīsim variantus, ko no visām vēlmēm var iekļaut pašvaldība kādā pašvaldības projektā. Bet tā kā šis nav pašvaldības projekts, tad visus šos citus priekšlikumus mēs šoreiz ietvert nevaram. Tātad norādītie iemesli, kāpēc iedzīvotāji neatbalsta šo ieceri. Es domāju, jums droši vien viedoklis ir līdzīgs. Tas kaitētu centrā reprezentatīvajai funkcijai, centra tēlam, centra ainavai, kā arī radītu iedzīvotājiem negatīvas emocijas un psiholoģisku diskomfortu. Tas ir principā kopīgs gandrīz visās iesniegtajās anketās, kas ir negatīvas. Jā, tātad tas ir jau praktiski redzat, varat izlasīt vēlreiz to, ko es jau teicu. Visa sabiedrība ir vienisprātis par to, ka šī nav īstā vieta, kur ieceri realizēt šādā veidā un jāmeklē risinājums, lai tas nebūtu tā kā ar šajā piedāvājumā. Tātad mēs no būvvaldes puses, ko mēs varam vispār darīt? Mēs arī esam daudz diskutējuši par šo tēmu un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka, kā es sākumā teicu, mēs varam šim ierosinātājam šo ieceri esošajā veidā neakceptēt, bet izvirzīt prasības, kādai ir jābūt šai iecerei un kam ir jāizpildās, lai mēs varētu akceptēt. Attiecīgi, varbūt jāmaina ēkas novietojums un apdares materiāli, forma. Un galvenokārt tieši par šo punktu, ka tirdzniecību būtu jāorganizē tā, lai tā nav redzama. Attiecīgi mūsu skatījumos šobrīd ir divi varianti, vai ekspozīciju tirdzniecības zāles veidošana iekštelpā, kā to dara praktiski visi citi veikali. Kāpēc, lai šis būtu izņēmums vai ne? Pārtiku taču tirgo iekštelpā, kāpēc, lai pieminekļus viņš nevarētu tirgot iekštelpā? Varbūt viņam nevajag 200 paraugus, varbūt viņam pietiek ar 10 paraugiem un katalogu.
Otrs pieļaujamais variants, mūsuprāt, jebkurā gadījumā būtu tāds, ka viņam šī ēka būtu jāprojektē lielāka tā, lai šo tirniecību viņš var organizēt, piemēram, slēgtā iekšpagalmā. Attiecīgi no Rēzeknes ielas puses un no Stāvlaukuma puses mēs šos te pieminekļus neredzētu, bet ja mēs vēlētos, mēs varētu ieiet iekšpagalmā un tad apskatīties. Šeit es domājot par to, ko šādā situācijā es varētu kā arhitekts pieļaut mūsu centrā, uzmetu savu skici par to, kāds manā uztverē būtu tāds pieļaujams variants. Attiecīgi šī lielākais apjoms, kur ir ekspozīciju zāle virsū, varētu būt lielāks, mazāks atkarībā no vajadzības, bet, ja ierosinātājs piekristu pārstrādāt šo ieceri, tad šāds variants manā skatījumā būtu atbalstāms. Un viens no nosacījumiem, ko mēs arī labprāt izvirzītu un skatīsimies pēc iespējām, cik mēs varēsim, priekšpusē noteikti veidot publiski pieejamu priekšpagalmu, kas nav norobežots ar žogu, jo arī žogs mūsu centru vizuāli sadrumstalot, un šī telpa, viņa vairs nebūtu tāda tā kā publiskā centra telpa, bet vizuāli vairāk atgādinātu viensētu apbūvi, kas mūsu centra ainavā uz šobrīd tiešām neierakstās. Ņemot vērā, ka blakus notiek arī Žika laukuma attīstība un arī drīz sāksies centra rekonstrukcija, negribētos pieļaut, ka parādās tāds četrstūris, kurš ir izrauts ārā no ainavas un norobežots ar žogu. Un ar mākslīgā intelekta palīdzību un savām zināšanām radīju attēlu, kāds būtu arī, mans variants, kā arī šāda veida tirdzniecības objektu varētu veiksmīgi ierakstīt ainavā. Attiecīgi, es domāju, ka nevienam netraucētu, ka iekšā šis uzņēmējs tirgo savu preci. Ja vien no ārpuses nevienam šie pieminekļi nebūtu tik uzkrītoši un, cilvēkiem nebūtu uz tiem obligāti jāskatās jebkuru reizi, kad viņi dodas uz centru. Tā kā tas ir mūsu būvvaldes priekšlikums, censties izvirzīt nosacījumus, censties runāt. Protams, mēs nevaram apsolīt, ka mums izdosies, bet mēs ļoti centīsimies, jums ir svarīgi, kā izskatās centrs un kā tas turpmāk attīstīsies. Paldies! Tas pagaidām viss. Paldies, Agnija, par tik skruplozu darbu ieguldīto. Es vēlreiz gribu uzsvērt cienījamie pilsētas iedzīvotāji komentāros un visu kaut kur mēs redzam, cilvēki pārprot, ka šī ideja par kapu pieminekļu tirdzniecību pieder vai nu domei, vai būvvaldei. Tā nav, tā ir privātā teritorija. Tas ir tāpat kā jebkurš mūsu privātais īpašums, kur mēs varam, negluži darīt visu, ko gribam, bet nav tādu, pašvaldībai nav tādu iespēju ietekmēt attīstību. Es nedaudz papildināšu. Tātad, kā jau teicu, mums ir divas tikšanās bijušas no pagājušā gada, nemaldos, augusta ar pārstāvjiem Sijā Dana. Diezgan agresīvas sarunas man ir jāsaka, ir bijušas un tāda, nepiekāpība vai neiedziļināšanās mūsu prasībās un jautājumos. Tā, ka, es tiešām pieļauju, ka varētu būt tiesvedības. Viņi ir tiesājušies arī ar Ogres pašvaldību, bet pēc, cik saprotu, vairāku gadu tiesāšanās tiesa ir lēmusi viņiem pa labu. Tā, ka tur tīri varētu arī, protams, ka pašvaldība finansiāli ciest kaut kādā veidā no šī tiesvedības procesa, bet es pilnīgi piekrītu to, ko Agnija jums rādīja tagad, bet tur ir, protams, vajadzīgi no viņu puses lielāki kapitāla ieguldījumi, nevis nolikt parastu konteineru un virsū pieminekli ar uzrakstu pieminekļi, bet tur būtu tad attiecīgi skaista noformēta ēka ar to, ka iekšā jūs varat ieiet, izvēlēties un paskatīties. Protams, kontekstā ar to, ka šobrīd notiek šis te bērnu jauniešu laukuma izbūve aiz Maksimas, kas būs tāds pievilcīgs un aktīvs objekts mūsu bērniem, jauniešiem, arī pieaugušiem atpūtas vieta. Un otrs, ka tūlīt aprīļa sākumā sāksies tāda centra pārbūves darbi, kur ir plānota tāda stiklota
un moderna autoosta ar jauniem stāvlaukumiem, peroniem un gājēju zonām. Un, protams, šim te, plus tur arī pazemes komunikācijas tiek liktas iekšā. Tā ka, mēs darīsim visu, lai nepieļautu vienkārši tādu ieceri, kā ir domāts, ja, bet, kā jau teicu, sarunas nevadās un diezgan tāda saspringta situācija ir ar šo uzņēmumu. Jā, tad pēc dokumentiem mēs redzam, ka šie laukumi tad tika pārdoti vai nopirkti pa 45,000 eiro. Ja, kā jau teicu, bet pirms tam bija informācija portālā SS, kur krietni dārgāk tirgoja šos zemes gabalus. Ja, bet, kā jau teicu, tad šis darījums, kur pašvaldība īsti, lai arī iepriekšējā vadība bija, bet to pamatot laikam īsti nevarēja, lai atpirktu tos zemes gabalus un diezgan lielas naudas maksātu par to. Tā ka tik daudz pašlaik es varu par šo procesu pateikt, varbūt, ka būs kādi jautājumi vai ierosinājumi, un tad turpināsim strādāt. Jā, mēs šodien esam sapulcējušies, tad varbūt kādi jautājumi arī par citiem projektiem, objektiem un tādām lietām. Jo šodien ir gan visa domes vadība, arī izpildu direktors un būvvalde un iedzīvotāju padome. Es redzu, ka ir arī skolu direktori, tā ka varam arī par citiem jautājumiem parunāt šodien, ja ir tāda vēlme. Paldies, Aldi. Varbūt piedāvāt apmainīt viņu zemi pret to gabalu. Jā, es aizmirsu pateikt, tika piedāvāti vairāki zemes gabali, viņi ir atteikušies, jo visās pilsētās, kur viņi nāk iekšā, viņi mēģina zemi nopirkt tieši centrā. Tur, kur lielāks cilvēku aprite un kur vairāk redz un tādas lietas. Tas ir Ogrē, tas ir Viļānos, tas ir Ludzā. Tā kā pirms iedziļināties. Tika piedāvāts, es saprotu, ka tika piedāvāts viņam 2 reizes citus zemes gabalus, bet, protams, ka. Un vēl kas ir no viņu puses, bija tāds, ja mēs kaut ko aizliedzam un nepiekrītam, tad viņi bija gatavi nožogot to laukumu un nelaist iekšā, kas ir pie betas tā stāvvieta pretī tirgumu saucamā. Ja, tā ir privāta zeme, tas ir. Varbūt gribētu pajautāt attīstības un plānošanas daļai. Mēs nesen pieņēmām teritoriju plānojumu, un lai mums šādas situācijas nākotnē neatkārtotos, ka tiek izskatīti šādi dokumenti, vai tai brīdī ir iespēja ierobežot kaut kādas apbūves iespējas pilsētā, teiksim, varbūt kā centrā, apbūves noteikumos, ka centrā nevar varbūt kaut kādas noteiktas darbības veikt. Šobrīd jau arī ir labdien, attīstības daļas vadītāja Iveta Biziča. Tātad arī šobrīd ir apbūves noteikumos, ir nosacījumi, uz kuriem tātad balstoties arī būvvalde tātad par šo te eksponēšanu, tātad novietošanu preču ārtelpā, uz ko var atsaukties arī par šo te ietekmi uz sabiedrības, uz teritoriju, bet apbūves noteikumi ir, principā tas, kas tur rakstīts, tas, kas tiek likts, tie ir vispārīgie noteikumi, un tā tad atkal vēlreiz. Šī ir uzņēmēja darbība, tas, ko jūs arī, to, ko mēs visi saprotam, ko mēs sakam, kā viņai jābūt un kādai, tad te ir gan sabiedrības viedoklis, gan būvvaldes ir tiesības, kādas, bet arī uzņēmējam ir viņa tiesības.
Ir ielikti ierobežojumi, bet vienmēr saprotam, ja mēs stingrāk ieliekam, jo atkal citā vietā būs atkal cita lieta, jo katram zemes gabalam nenosaka ar apbūves noteikumiem. To nevar darīt nemaz. To nedrīkst darīt. Paldies, tas bija viens no jautājumiem. Varbūt no zāles ir kādi jautājumi, lūdzu, vai izteikties kāds grib par šo. Man jautājums. Es pareizi sapratu, ka cilvēks ir nopircis zemi, grib savu biznesu, un tad pavēsta, ka tie ir kapu pieminekļi, un tad nesaprotas ar domu par, teiksim, vizuālo izskatu. Un neko īpaši arī negrib mainīties, no priekšsēdētāja sapratu tur kaut kādā tādā tonī. Man jautājums, kas ir tas, ko viņi var prasīt no domas? Teiksim, ūdens, pieslēgums, vēl kaut kas? Ne, es nezinu, un es vienkārši tā doma ir tāda, ka, ja situācija ir tāda, ka parādās kaut kāda personāža ar absolūti uzspļaujošu attieksmi pret Preļu kaut kādu lietu, es ieteiktu priekšsēdētājiem un pārējiem, es piedāvāju, ir daudz dažādi neformāli veidi, kā padarīt šo cilvēku dzīvi tur neīpaši labu. Ar iebraukšanu, ar stāvēšanu, ar vēl kaut kādām 100 lietām. Labi, varu pat piedāvāt neformālas pārunas. Publiskā pārēdē es lūkšu šobrīd neuzskaitīt visas iespējas. Nē, es vienkārši brīnos, nevar tā būt. Atnāks, ka čau, mēs te šito, rīt viņš izdomās tur vēl. Tad šobrīd, kā jau dzirdējāt no arhitektes, tad būvvalde ir pieprasījusi gan vizuālo izskatu savādāku, gan vēl atsevišķus noteikumus. Ja viņi nepiekritīs, tad es saprotu, ka mēs šobrīd būvatļauju neizsniegsim. Tālāk iespējams ir tiesvedības process. Ja? Ko, cik un kā tas nozīmē, ir grūti pateikt. Ja? Pieņemsim vairākus gadus atpakaļ, kad šim te lielajam veikalam Maxima, pusgadu vai cik tur tika aizkavēta būvatļauja, viņi teica, ka viņi sāks uzskaitīt dienas, cik vienā dienā viņiem tas nes zaudējumu. Es pieļauju, ka arī šeit var būt tāds process, ja? Un ja beigās tiesa mums beidzas nelabvēlīgi, tad pieļauju, ka no domas vēl var paprasīt kompensāciju. Par to, vai teritorijas plānojumā var aizliegt konkrētu šo te komercdarbības veidu, es saprotu, ka nedrīkst aizliegt kaut kādu vienu komercdarbības tirgošanās veidu, protams, ja tas nav, nelegālās kaut kādas tur preces vai aizliegtās. Ne tāds bija jautājums. Es pa neformāli. Es sapratu. Ir 100 veidi, kā uzlikt zīmes, kur vajag, kur nevajag, pieslēgt ūdeni, kur vajag, kur nevajag. Es dzirdēju. Tas ne katram tas attiecībā uz šo konkrēto personāžu. Es pakomentēšu, ka vienmēr sākumā jāmeklē, kā saka, miermīlīgs izlīgums. Ja? Un tad jau, ja galīgi kaut kas nesanāk, nevienmēr, ja mēs iestāsimies pozā, var gan viena puse, gan otra, un šis tāds ļoti dziļi juridisks jautājums, privāti īpašums, kur patiešām atrast šo kompromisu starp iedzīvotāju vēlmēm un tam līdzīgi. Vēl jau kas ir, kā saka, pieprasījums un pat, piedāvājums nosaka, tas ir tāds, kā saka, labi. Nē, es arī piekrītu tam, ka vienmēr ir jāmeklē kaut kāds mierizlīgums, un šim uzņēmējam arī jānāk pretī, ja redzot tik aktīvu sabiedrības Preļu iesaisti, ka būtu jāņem vērā. Tā ka... Es tikai varu pateikt, ka mēs ieklausīsimies iedzīvotāju vairākuma viedoklī. Ja, un tālāk mēģināsim arī šādā gultnē tos jautājumus risināt. Jā, ir dažādas iespējas.
vienkārši, lai uz tik drūmus nots nepabeigtu. Ja nu gadījumā visi gali trūks, teiksim, mēs zaudējam tiesu un tā tālāk, nu ar kaut kādu labumu, teiksim, var vienoties ar uzņēmēju par, teiksim, kapu pieminekļi labi priekšsēdētājam un izpildu direktoram. Nu tā, šito te. Vietniekiem mazliet mazāki, deputātiem vēl. Nu tā, lai ir kaut kāds labums no... Ne, nu, lai... Es ceru, bez gadu skaitļiem. Jā, šajā brīdī es painformēšu, ka Facebook vietnē mūs vēro šobrīd tieši 126 iedzīvotāji, bet bija arī mirklis, kad tuvojās 150. Ir izteikti vairāki komentāri, negluži jautājumi. Viens no jautājumiem bija, cik tad šobrīd ir aizpildītas anketas. Tās bija pāri par 400. Un tad vēl ir arī tāds jautājums, vai būvvalde šobrīd plāno noraidīt šo būvniecības ieceri, vai būvvalde varētu sabiedrībai izstāstīt par būtiskākajām nepilnībām būvniecības iecerē, kuru dēļ to var noraidīt. Nu, varbūt Aivar Klismeta kungs vēlaties mums piebiedroties. Būvvaldes vadītājs Preļpilsētas. Labvakar, Preļnoda būvvaldes vadītājs Aivars Klismets. Mēs pirms šī lēmuma pieņemšanas, ņemot vērā, ka tā ir tiešraide, varbūt negribētu klāstīt visus šos aspektus. Agnija, paldies, viņa norādīja uz tām būtiskākajām, uz to principu, uz kura mēs balstīsim šo lēmumu, ka mēs nevaram aizliegt doto uzņēmēju darbību, bet mums ir jāiesniedz iecere, kura atbilst tātad centra funkcijai pilsētas, un ņemot vērā, ka apkārt ir teritorijas, kuras ir izstrādāts detālplānojums. Detālplānojumā ir izstrādāts skatu virzienu un skatu šī analīze, un kā reiz šis objekts trāpa vairākām šīm skatu virzieniem. Un otrs ir tas, ka pašvaldība iegulda savus līdzekļus, Eiropas Savienības līdzekļus un nodokļu maksātāju naudu pilsētas centra rekonstrukcijā. Tās ir ļoti lielas naudas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ir godīgi prasīt no uzņēmēja atbilstošas kvalitātes arhitektūru šī vietā. Ko arī mēs vienu no variantiem Agnija piedāvāja, viņai bija vairāki. Paldies viņai par šo darbu un par milzīgo apkopošanu šo anketu, kas ir neredzēts daudzums pagaidām. Es ceru, es atbildēju uz jautājumu. Jā, paldies. Tā vēl viens jautājums, uz kuru jau priekšsēdētājs atbildēja, vai novada dome nav piedāvājusi zemes gabala maiņu, piemēram, uz zemes gabalu bijušās linu fabrikas teritorijā, kas pieder arī Preļnovada domei. Linu fabrikas teritorija tur nav piedāvāts, bet ir piedāvāti, es jau teicu, 2 reizes citi zemes gabali ārpus centra, bet bez variantiem. Jāsaprot arī to, ka zemes vērtība centrā ir stipri dārgāka pār citām teritorijām, un arī pieejamība un, teiksim, klientu plūsma, kas tur, tāpēc šis jautājums ir ļoti sarežģīts, un es uzskatu pat praktiski neiespējams. Kaut kādi vēl bija jautājumi? Nē, man nevajag. Vai nevar cīnīties par to, ka tiešām šī tirdzniecība tiktu nodrošināta tomēr slēgtā telpā, nevis atklātā, kā tas vilk. Man liekas, ka tas ir viens no argumentiem, kur varētu piesaistīt ļoti daudz speciālistus ar pamatojumu tiešām par mentālo kaut vai to pašu veselību, kas šobrīd ir ļoti aktuāli Eiropas Savienības valstīs. Un es domāju, ka par to būtu vērts cīnīties tik tiešām. Jo es saprotu, ka visi ir nolaiduši rokas un vispār pašvaldība nav, teiksim, vienkārši ir bezspēcīga, es saprotu šajā situācijā, pēc Alda teiktā. Nē, tieši otrādi nav nolaistas rokas. Paldies jums, un mēs to darām. Tikai, tā kā dzirdējāt būvvaldes vadītājs, protams, ka mums ir jāievēro arī juridiski tās procedūras, un šis, lai arī tiesvedības gadījumā mēs varētu pamatot, kāpēc mēs to darām.
Agri vai vēl šim uzņēmējiem būs jānāk uz būvvaldi un būs jārunā par šiem risinājumiem, kas, starp citu, jau ir piedāvāti, jā, kā varētu iekļaut viņiem, tik vajadzētu izstrādāt to projektiņu. Jā. Pašlaik mēs savu viedokli pateicām. Mēs redzam, ka arī pašvaldība un būvvalde ir, kā saka, mūsu pusē to, ka šāda izskata būve nav pieņemama Preiļu pilsētas centrā. Ļoti gribējām redzēt šodien arī Sijā Dana pārstāvis. Diemžēl viņi, kā teica, atteicās jau kuro reizi no tikšanās. Būs jānāk uz būvvaldi, būs jārunā, un mēs patiešām, kā Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome, turpināsim, kā saka, turēt roku uz pulsa un informēsim sabiedrību par šiem procesa gaitu, teiksim tā, jā. Jā, es piebildīšu, ka mums vēl otrs šobrīd tiesvedības process tuvākā laikā tā kā plānojas ar Satversmes tiesu iesniegšanu par šo teritorijas plānojumu 5 punktu atcelšanu vai apturēšanu ar varam ministriju. Ceturtdien mēs tiekamies ar premjerministriju un ministru, abiem ministriem Kem un varam. Ja nebūs risinājuma, tad pašvaldības doma jau ir lēmusi par to, ka piešķirt līdzekļus un tiesāties par šo teritorijas plānojumu, kur bija lielāks attālums paredzēts no industriālajiem objektiem nekā ministru kabineta noteikumos. Tā ka, viss notiek, mēs neesam nolēduši rokas, bet mēs nedrīkstam arī, protams, pilnīgi patvaļīgi kaut ko izdomājot, lemt un darīt, jo tad attiecīgi var arī juridiski tiesvedībās tiešām zaudēt un arī finansiāli ciest. Vēl ir jautājums par Preiļu pilsētas centra projektu. Kā šai gadījumā šis uzņēmējs jau zināja centra projektu un viņam ir piekļūšana vecās vietās atstāta, vai kā viņš sakrīt šī būvniecības iecer ar Preiļu centra rekonstrukcijas projektu, vai pievienojumi ir vecās vietās, var kaut kas pakomentēt varbūt. Vai šis pievienojums. Šajā iecerē tad bija iespēja redzēt šo ģenplānu. Tur viņam ir savas zemes vienības, savām 2 zemes vienībām atrodas piekļuva. Jau esoši varbūt nav reģistrēta, bet līdz ar šo ieceri iesniedzot, viņš tā kā legalizē šo piekļuvi no Reizeknes ielas. Sabiedrības viedokļos bija izteikta tāda, ka šī piekļuva ir atkarīga no adreses norādīšanas vietas, to mēs vērtēsim. Tad šobrīd mēs nevaram pateikt, vai no Reizeknes ielas, jo arī abos noteikumos, ja nešaubos, bija tas punkts par pieslēgumu no mazākas nozīmes ielas. Šo mēs šobrīd vērtējam. Jā, labi, paldies. Tā, vēl Facebookā ir tāds vai komentārs vai gluži jautājums, zinot, ar ko šī firma nodarbojas, kā Preiļu, domāju, šajā brīdī ir domāts pašvaldība, varēja atļaut nopirkt zemes gabalu Preiļu centrā no cita rajona. Šeit ir rakstīts, bet pieļauju domu, ka uzņēmējs ir no cita novada. Es šobrīd nevaru atbildēt. Es jau teicu, ka tas darījums ir noticis 25. gada martā, bet pēc es saprotu, ka pašvaldība īsti norādīt funkcijas, kāpēc pērk to zemes gabalu arī nebija. Ja, un pie tam 45 000 par nelieliem zemes gabaliņiem, kas ir, es nezinu, vai pašvaldība to varēja mēģināt iegādāties. Es to šobrīd nevaru pateikt. Tāpat vēl ir jautājums par centra pārbūvi. Šeit skatītāji lūdz
parādīt vizualizāciju, kā tad ir plānots pārbūvēt autoostu un centru, bet šobrīd tehnisku iemeslu dēļ to mēs nevarēsim parādīt, bet šeit skatītājai varu teikt tā, ka šīs te visas vizualizācijas ir pieejamas pašvaldības mājaslapā. Tomēr nokomentēšu to centru, ja? Tātad projekts līgums ir noslēgts pēc visām tām konkursiem un visai, es nemaldos, pagājušā gada oktobrī vai novembrī, protams, ka ziemas periodā nekāda būvniecība nesākās. Un tagad mēs tikāmies pirms 3 nedēļām sarunās ar Tukuma auto un Jēkabpils autobusu parku un būvniekiem, lai pirmkārt saprastu, kādā veidā mēs uz 1,5 gadu pārceļam autoostu, ja, jo tur notiks būvniecības darbi, tad autoosta plānojas un iekāpšanas peroni vai nu šeit uz 1. maija ielas vai uz Raiņa bulvāra vēl līdz galam nav izlemts, bet tad šie darbi tiklīdz atkusīs zeme, sasalums, tā šie darbi sāksies, bet mēs šobrīd vēl būvnieks pa mēnešiem liek šīs transporta kustības schēmas. Ir saruna bijusi par to, ka centru mēģinās pilnībā neslēgt, bet kustības pa vienu joslu varētu notikt. Bet, kā jau teica, autoosta tad tiks pārnesta uz laiku un konteineru tipa gan kases, uzgaidāmā telpa un tas, kas līdzīgi, kas tur šobrīd ir, un attiecīgi jauna autoosta, kā jau teicu, tur ir tāda. Es domāju, ka mēs aprīlī uzaicināsim, tad, kad sāksies darbi, tad tīri par šo te objektu ar vizualizācijām, tad parādīt, kā tur plānots, kas izskatīties darbi pa mēnešiem, kad un kas, jo it sevišķi svarīgi tas ir tiem visiem uzņēmējiem, kas strādā apkārt centram. Bet mēs jau esam ar dažiem runājuši un arī visus aicināsim, jo iespēju robežās piebraucamās ielas mēģinās saglabāt, lai var pievest preces, lai cilvēku kustība tāpat jau uz Daugavpils, Rēzeknes, Brīvības un Aglonas ielām šobrīd centra tai teritorijā apstāties nedrīkst. Ja, līdz ar to tie, kas brauc uz veikaliem, viņi meklē kaut kur stāvlaukumus apkārt vai stāvvietas un apstājās tur. Bet šeit galvenais, lai tie uzņēmēji varētu pievest savu preci, nezinu, vai tur pārtikas preces vai ziedi vai kāda cita. Ja, un tad tur ir paredzēta arī siltumtrase no Kooperatīva ielas uz centru, kur vismaz sākotnē ar 12 pieslēgumiem, jo tur daļa šobrīd kurina kā kurš, cits ar gāzi, cits ar malku, cits ar granulām un tā tālāk. Tā kā ir izteikuši vēlmi uzņēmēji, kas apkārt centram strādā, ka varētu pieslēgties centrālā apkolē. Plus tur ir ūdensvadi, kanalizācijas vēl paredzēta pazemes komunikācijām. Un kā jau teicu, tad arī tādas vizuāli skaistas atpūtas zonas ietves gājēju un pa 5 ielām dažādos attālumos ir paredzēta arī vēl tāda ielu asfaltēšanas virsmas darbi. Par tiem pārējiem objektiem, tas bērnu žika laukums saucamais, pretī bibliotēkai, tad tas ir paredzēts pabeigt maijā. Tad šos darbus, kur bērniem un jauniešiem varētu būt tāds laba atpūtas vieta, ja, un, nezinu, no tiem lielajiem objektiem vēl mums ir, kas nav mūsu, bet reizē arī mūsu katastrofu, tas pārvaldības centrs, jeb ugunsdzēsēju depo, kas Zefeceļa būvējas šobrīd, tad tas ir iekšlietu ministrijas objekts. Tas plānojas novembrī šī gada. Bet centrs, tad šī gada beigās plānojas arī Kooperatīva iela. Tur gan vēl ir problēmas ar siltumtrases atsevišķiem posmiem, kur projektēšanas laikā nebija viss paredzēts.
Bet kooperatīva iela arī plānots, ka līdz šī gada beigām tiks nodota, tā teikt, pēc renovācijas eksploatācijā. Drīkst par kooperatīvu ielu atgādināšu vienu iedzīvotāju lūgumu, kas jau izskanējis ziemā. Pašlaik ir tehnoloģiskais pārtraukums, jautājums, kad tad sāksies būvdarbi, un nākamais jau tagad par sniegu bija grūti pārvietoties, kā cilvēki varēs pārvietoties, kad būs šķīdonis, jo tur gājēju satiksme, gājēju plūsma nav slēgta. Vajadzētu parūpēties, lai tas, kurš tur iet kaut kā tiek cauri. Sakosim līdzi, bet būtībā es saprotu, ka tur ir būvobjekts, un tur īsti kustības nedrīkstētu būt. Es šobrīd es neatbildēšu, bet šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums ziemas periodā, tur daļēji, tur, kur restorāns vai levāšs vai kas tur vēl, kur tā sarkanā daudzdzīvokļu māja, tur tā kā ir atļauts piebraukt, bet, tad, kad sāksies atkal intensīvi darbi, tad es saprotu, ka būvobjektā, pārvietošanās nebūs atļauta. Bet par šito mēs varam, jā. Līdz būvdarbu sākumam, es tieši tāpēc to uzsvēru. Nezinu, es šobrīd, laikam, neatbildēšu. Nevajag atbildēt, vajag. Jā, es sapratu. No ielu. Jau nevajag, es tāpat visi dzirdēt. Tur, kur bija namu pārvalde, kur bija. Vai tiešām tur nevar nekā aizvērt acis? Nav tak pa māju, pa dzīvokļu priekšu, bet tas ir tas promežotoks no vienas mājas līdz otram gabaliņš. Tur ir baila, tur ir Jūs domājat virsmas asfaltēšanu vai ko? Jāskatās, kas tur notiek, jo šogad, kas attiecās uz iekšpagalmu, to līdzfinansējumu asfaltēšanas darbiem mums ir 110 tūkstoši paredzēti. Tas varētu, ja to ierosinātu māja, kas tur atrodas blakus, un tad līdz 14 tūkstošiem pašvaldības nolikums atļauj līdzfinansēt. Tā māja nobalsoja pret, ja? Jo tur, kur mēs pagājuši gadu esam, laikam, 9 vietās iekšpagalmus atbalstījuši ar līdzfinansējumu, un šogad jau ir 7, vēl kādiem 5 mēs tā pieļaujam, ka būs. Labi, mēs skatīsimies. Varbūt, ka ir iespējas arī kaut kādas lietotie materiāli, ko var kādreiz izmantot un tam līdzīgas. Bet būtībā šie te piebraucamās tās pašas ielas un tie pagalmi, viņi ir piesaistīti mājām daudz dzīvokļu. Un līdz ar to, tai mājā īpašnieki lem dzīvokļu, plus, ja pašvaldības dzīvokļi, protams, ka mēs tikai atbalstam šo te procesu asfaltu. Bet konkrēto adresi mēs paskatīsimies. Es pakomentēšu, tā kā arī pats esmu mājas vecākais. Diemžēl mums šai zemes reformas laikā pat netika ielikti servitūti, piemēram, lai es izbrauktu no savas mājas, mēs lietojam citu māju zemes, un, protams, tie cilvēki nevēlās vieni paši ieguldīties, kur principā ir koplietošanas ceļš. Otra problēma, kāpēc viņi visdrīzāk negrib. Mēs paskatīsimies to adresi un to vietu konkrēti. Varbūt, ka tur... Labi, iesim tālāk, Milhelmīna. Vai es pareizi sapratu, ka vecā autoosta tiks nojaukta ēka? Tiks pārbūvēta? Pārbūvēta un piebūvēta klāt, tā laikam jāsaka. Tad ar papildus vēl iespējām uzņēmē darbības laikam atbalstam, jā?
vizualizācija viņa nebūs tāda, Vilhelmina viņa nebūs tāda, kā pašlaik izskats. Viņa būs lielāka, garāka, ar stikla papildināta. Nu jā, attiecīgi autostas pārbūve, būvprojekts, tātad pārbūves, jā, autosta gan šī te vēsturiskā būve, kā substance, tas tiek ņemts vērā. Pārbaudīja būvprojektu arī Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, arī ar arhitektu tātad sazinoties un akceptēja šo veiktos, plānotos darbus. Un, protams, ka šobrīd projektējot autostu, jāņem vērā ministra kabineta noteikumi par to, kam ir jābūt autostai šobrīd. Ja? Tā, kas bija nosacījumi, kas bija kādreiz, ties ir kādreiz, tagad ir nosacījumi, kam ir jābūt attiecībā gan par telpām, gan par uzgaidāmo telpu, gan par kases, gan par šoferiem auto atpūtas telpu, gan par sanitāriem mezgliem. Ir daudz to nosacījumu un attiecīgi būvprojektu izstrādājot, tātad būvprojektu autors šo ņēma vērā, bet arī šis te vēsturiskais, jā, tik cik bija iespējams, tik cik tas arī tika ņemts vērā. Nu, tad, kad uzņēmējam būs gatavas gan transporta un kustības visas schēmas un pa mēnešiem būvdarbi saprotami, es domāju, ka tas varētu būt aprīļa vidus, aprīļa otrā puse, ka mēs aicināsim tad iedzīvotājus, kuri vēlas. Un ne tikai šo te centra projektu, mums kopumā laikam šobrīd ir darbībā pāri 30 vai pat ap 40 dažādiem Eiropas Savienības projektiem, dažādās jomās un dažādās gan pagastos, gan pilsētā. Nu, tā ka mēs varētu uztaisīt vienu tādu izskriešanu vispār cauri un arī pa tiem lielajiem objektiem, tad gan vizuāli paskatīties, gan arī par tiem darbu grafikiem un pa mēnešiem un beigu datumiem. Jā, vēl nedaudz par Facebook vietni. Tātad vairāki cilvēki ir nedaudz pārpratuši šo te zemes pirkšanas, pārdošanas procesu. Šeit iedzīvotājs ir sapratis, ka šo te zemi uzņēmējs ir nopircis no pašvaldības, un kur tad pašvaldība ir likusi šos te 45 000. Lūk, tā tad varbūt priekšsēdētājs var apstiprināt, ka šī zeme netika nopirkta no pašvaldības. Nu, es nesaukšu tagad uzvārdus, bet ir privāta persona, kura ir pārdevusi 3 zemes gabalus, tad Sijā Dana. Jā, šeit pašvaldība nekādā gadījumā nav iesaistīta, un vēl jau vairāk tā nav pašvaldības iecerē attīstīt šādu uzņēmē darbību vai šādu tīri veidu pilsētas centrā. Facebookā arī pašlaik ir ļoti liela interese. Mūs skatās vairāk nekā 180 iedzīvotāji. Un tad vēl viens jautājums, vai tiks izcirsti koki, kuri norādīti būvniecības iecerē un kuri netraucē būvniecības ieceres realizācijai. Tātad šeit tiek aprakstīti vairāki likuma punkti, un gadījumā, ja koku ciršana paredzēta kādu citu iemeslu dēļ, tad ir jāpieprasa koku ciršanas atļauja. Tātad vai ir saņemta tāda atļauja, un ja ir, tad kāds ir pamatojums? Daži no kokiem ir tieši redzami no publiskās ārtelpas. Par koku ciršanu, jā. Varu atbildēt, ka jā, koku ciršanas atļauja ir izsniegta, jo šīs iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai tika iesniegts jau pirms būvniecības ieceres, un gan koku vērtēšanas komisija, gan dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti apsakoja kokus, un tika pieņemts lēmums, kurus kokus ir pieļaujams nocirst. Jā, bet ar tādu lepnumu uzņēmēji paziņoja, ka egle tiek atstāta. Vēl viens jautājums. Pie Liepu 4 ir tāds metala žoks, kurš jau daļai ir izlausts tagad, kad saka rakt. Liepu 4.
starp katlumājām un tur laukums. Ja? Varbūt vispār to žogu noņemt un atļaut cilvēkiem no Liepu ielas braukt uz Karsavas ielu pa taisnu. Nu jā, mēs ar šo jautājumu tātad šī ideja jau sen tiek piedāvāta, ja, izveidot ielu no Liepu ielas uz Kārsavas ielu. Nu, jā, mēs par šo esam domājuši, jo šobrīd notiek apspriešana un aptauja, cik tas varētu izmaksāt. Šīs tā teikt, Kārsavas ielas pagarināšana no bibliotēkas puses līdz Liepu ielai gar to, pa to pazeminājumu, ja, kas ir Ancāna ielas mājām. Bet mēs šobrīd tiešām skatāmies, cik tas varētu izmaksāt un kā šo procesu varētu virzīt. Jo vēl viens, kas ir svarīgi, ja tiks samazināta satiksme caur centru, tad Liepu iela būs viena no galvenajām apbraucamajām ielām. Tā ka tur arī vajadzīgs būs uzlabojumi un pastiprinājumi, lai to Liepu ielas posmu, teiksim tā, padarītu braucamāku un funkcionāli svarīgāku no Aglonas ielas līdz Preļu saimniekam tajā posmā. Vēlos 3 lietas Danas jautājumā. Pirmā, lūgums ieteikuma kārtā. Darīt visu, lai izvairītos no tiesvedības, kamēr mūsu tiesā neviens nedod. Otrs, skatoties vizualizāciju, ko redzēju no arhitektes, vizualizācija, kas bija no uzņēmēja puses, man bija kategoriski nepieņemama šī te reklāma. Ne jau tas, ka tur tirgos tos pieminekļus, bet tas krusts, kas stāv augstu virs jumta, un pieminekļu uzraksts man nav pieņemams. Lemiet tālāk. Trešais. Man ļoti patika arhitektes piedāvātais risinājums ar skvēriņu. Dzirdēju arī, ka stāvlaukums, kas ir, ko visi lieto piebraukšanai pie tirgus un betas, tas arī viņiem pieder. Tātad mans ieteikums ir meklēt tomēr kompromisu. Ko var doma viņiem darīt labu, lai noslēgtu līgumu? Kā tad jūs dzīvosiet, ja viņi atņems to laukumu un neļaus nevienam piebraukt? Kā mēs dzīvosim, es gribēju tā teikt. Tad šī te krustpunktā vajadzētu meklēt kaut kādu diplomātisku ceļu, lai, piemēram, varbūt mēs varam nedārgi izveidot šo skaisto arhitekts piedāvāto skvēriņu, bet viņš uztaisa un uztur tādā veidā varbūt kaut kā savādāk, bet tur ir kaut kāds noteikti atrisinājums, tikai varbūt es šodien nevaru noformulēt. Paldies! Ir mums vēl viens jautājums, tā kā iepriekšējā sēdē mēs izskatījām, bija jautājums ne tikai par šo kapieminekļu tirdzniecības vietu, izmantot, ka būvvalde šeit ir. Mums ir jautājums par šo nepabeigto būvniecību un graustiem Preļu pilsētā. Daži iedzīvotāji vēlas noskaidrot, piemēram, kas, mēs saņēmām to atbildi, varbūt var publiski to pateikt, kas būs ar to nepabeigto būvniecību, notiek vai notiks tuvāk restorānam, un, piemēram, bija jautājums arī par dzirnavām, cik ilgi šis grausts stāvēs, ko pašvaldība var darīt šo nepabeigto būvniecību un graustu. Un tāpēc skaitā Linu fabrika. Tad par šiem te pamatiem, kas ir centram blakus, bija ieradies uzņēmējs, un šobrīd viņš kārto tos dokumentus uz uzsākšanu būvdarbu. Mēs gan neesam pārliecināti, vai viņš tos darbus kārto priekš, lai uzsākt būvdarbus, vai pārdot šo zemes vienību. Katrā gadījumā mums ir arī būvinspektora apsekošanas atzinums un ir nosūtīts ar termiņiem.
Mēs šo jautājumu risinām, ar vārdu sakot, var tā atbildēt. Par dzirnavām. Dzirnavas ir pāris gadus, 3 laikam ir mainījušas īpašnieku. Šis īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceri. Viņa ir saskaņota. Un tagad ir tuvojas tas termiņš, kad viņam jāiesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumi. Viņš arī informēts vēstulēs. Tā kā tas bija jaunais īpašnieks, kurš nomainījās, mēs tādas stingrākas akcijas nesākām, uzticējāmies, ka viņš šos darbus uzsāks. Solījumi, teiksim, viņi jau gadu tādi ir, un mēs tagad vērtēsim. Es atvainojos, kāds bija trešais jautājums. No Linu fabrika vēl bija. Linu fabrika, tad tas ir, cik saprotu, varbūt Agnija var kaut ko. Cik es atceros, es šobrīd no galvas to nevaru pat, bet tur ir gan privāta īpašuma teritorijas, gan daļēji kaut kur pašvaldības. Šobrīd, nezinu, mēs no pašvaldības, es gribu pateikt, ka mēs šogad tur kaut kādām novākšanām vai degradēto teritoriju sakārtošanām neesam paredzējuši naudu. Privāti īpašnieki, cik es zinu, tad jau iepriekšējo vadību laikā tika aicināti un prasīti un sodi likti, lai sakārto, bet, diemžēl, tur uz privātām teritorijām nekas nav noticis. Vai tas glābtu, ja mēs tagad no pašvaldības 10 000 ieliktu un novāktu savu to joslu, bet blakus ir tāds pats bardaks, atvainojos un viss, tad mēs pašlaik līdz ar to arī no pašvaldības puses tur neesam, tā teikt, paredzējuši finansējumu. Jā, šajā pašā sakarā tad ir arī skatītāja jautājums, ko būvvalde dara ar nepabeigto būvniecību Mežrozes pie Rietumu ielas. Kāpēc tiek pieļauta patvaļīga būvniecība? Varbūt tāds individuāls gadījums vai atbildēsiet? Mežrozītes tad ir iegādājušies, cik es saprotu, 2 īpašnieki. Un šobrīd tiek šīs patvaļīgas būvniecības novēršanai ir dots termiņš un tiek izstrādāta dokumentācija uz rindu māju projektu. Tas, ka tur ir izbūvēta, ka tur ir veikta patvaļīga būvniecība, jā, tas bija noticis un tātad, lai to novērstu, viņiem ir jāizstrādā dokumentācija un jāsakopja atbilstoši šim izstrādātās būvniecības ieceres arhitektoniskajām risinājumām. Un tad jāveic darbi un jāpabeidz. Tā. Un tad attiecīgi par šo te pieminekļu tirdzniecību, tad šeit arī viens skatītājs vaicā, vai nevar izveidot grozījumus saistošajos noteikumos, kas aizliedz centra teritorijā nodarboties kapu pieminekļu tirdzniecību, lombardiem un spēļu zālēm. Droši vien, ka būtu jāprasa lielākiem speciālistiem, bet izņemt kaut kādu komercdarbības veidu nav atļauts. Līdz ar to vai mēs aizliedzam visam centram apkārt tirdzniecību un kaut kādas šādas iespējas, bet mēs, nav paredzēts tā, ka varētu vienu uzņēmējdarbības kaut kādu tirdzniecības veidu aizliegt, izņemt ārā. Ja, viņu tiešām, kā jau teica arhitekta un būvvaldes vadītājs, tad mēs varam pieprasīt dažādus vizuālos šos te noformējumus, estētiskos un tā tālāk, un dažādus citus noteikumus izvirzīt no mūsu puses, bet mēs juridiski nedrīkstam vienu uzņēmējdarbības veidu aizliegt un nepieļaut. Un tad vēl viens jautājums, kas beidzot būs ar šo te bijušo Malibu pircēku. Iedzīvotājs arī komentē, ka stāv jau gadiem šīs grausts un roka netiek klāt likta. Varbūt arī kāds komentārs. Tad tiks veikta
vēlreiz apsakošana. Un, visdrīzāk, ja tā būve vēl ir izmantojama attīstībai, tad pašvaldība droši vien viņi centīsies atsavināt, ja pārdot. Ja no zāles jautājuma nav, sāksim nobeiguma šīs diskusijas stadiju. Patiešām gribos pateikt milzīgi paldies par šo mūsu iedzīvotāju aktivitāti. Daudzi domā, ka mēs neko nepanākam. Mēs iespējams neaizliegsim šo tirdzniecību, bet jebkurš izteiktais mūsu viedoklis, tas ir tāpat kā vēlēšanās vai vēl kaut kur, mūs vienalga kaut kas dzird, mūs kaut kas ņem vērā. Varbūt mums nesanāks šoreiz, varbūt mums sanāks nākamreiz. Arī vēlētos aicināt iedzīvotājus būt aktīviem ne tikai tad, kad notiek kaut kas, bet iepazīties ar saistošiem noteikumiem, ar teritoriju plānojumu, jo tas ir dokuments, ilgtermiņa dokumenti, ar kuriem mums pēc tam jādzīvo. Un noteikti vajag izteikt savus viedokļus, rakstīt iesniegumus un tam līdzīgi. Ja? Patiešām veidosim šo mūsu kopienu, turpināsim veidot aktīvu, jo patiešām kur mēs esam arī citur bijuši, Preļi ir ļoti aktīvi. Paldies jums par to un turpināsim strādāt un veidot savu vidi. Jā, tā kā man blakus Aldis Upenieks ir arī valsts ceļu pārstāvis, tad es gribu teikt, ka arī šogad uz rudens pusi varētu iesākties šī valsts ceļa Viļāni Špoģi rekonstrukcija, kas iet virzienā uz Daugavpils pusi. Tā kā valsts ceļi ir apstiprinājuši šīs naudas un tad arī šī gada projektus, tā kā mēs ceram jau šogad iesākt rekonstrukciju šiem pirmajiem 6 kilometriem Daugavpils virzienā. Tā kā tas arī tāds viens liels objekts, kas gan funkcionāli, gan vizuāli uzlabotu šo te virzienu. Arī es gribēju pateikt lielu paldies šeit iedzīvotājiem, kas rada laiku atnākt šeit klātienē, bet vēl jo vairāk iedzīvotāju ir iesaistījušies arī šajā te tiešraides platformā, un tiešām tāds ļoti nebijis un jāsaka gan arī fascinējošs skaitlis, 220 pāri iedzīvotāji iesaistījušies ir tiešraidē, tāpēc tiešām liels paldies par jūsu iesaisti, un arī turpmāk šādas te iedzīvotāju sapulces tad centīsimies rīkot tādā hibrīda režīmā, kad iedzīvotāji tie, kuri var, tie atnāk šeit klātienē, bet tie, kuri nevar, tad labprāt arī skatās to visu attālināti. Paldies jums par šo veltīto laiku un uz tikšanos citās reizēs. Labi, es pateikšu vēl. Tātad cerams, ka nākamā nedēļa Sijā Preļu saimnieks būs jauns valdes loceklis. Tad arī iepazīstināsim. Tā ka mēs esam uzsākuši šobrīd arī sarunu par jauna šķeldas katla iegādi uz rudens posmu uz šī gada noslēgumu. Tāpat ir Preļu saimnieks pieteicies un, cik zinu, ar atsevišķiem nosacījumiem ir apstiprināts noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtu. Vēl vienai kārtai projekts 3,1 miljonu vērtībā, tas nozīmē otru rezervāru pārsūknešanas stacijas un visu komunikāciju izbūve, kas ir atbalstāma no Eiropas Savienības. Tā ka, tie lielie projekti un darbi pamazām risināsies. Tiešām Preļos gaida 2 saspringti gadi. Aicinu iedzīvotājus būt pacietīgus.
Jo mēs arī mājās esam taisījuši pašu remontus un saprotam, ka reizēm jāguļ uz matracīšu vai vēl kaut ko. Es ļoti filozofēju. Patiešām pēc tam būs skaisti un labi. Būsim iecietīgi, draudzīgi, bet cīnīsimies par savām tiesībām. Paldies! Ja kāds vēl vēlas izteikt kādu jautājumu arī Facebook vietnē, ja arī šobrīd varbūt uz kādu jautājumu neatbildējām, tad ir iespēja zem šī te ieraksta vēl aizvien turpināt rakstīt jautājumus un tuvākajā laikā arī centīsimies uz šo jautājumu katram atbildēt. Paldies, visu labu!